Čau, čau, čau! Ir sākusies jauna diena. Šodien došos izlūkot tempļus, vairākus ziedu dārzus, kā arī īpašus panorāmiskus skata punktus. Nu ko, let's go! Tā, došos es uz templīti, un šeit var paņemt vienu bezmaksas ūdeni. Cik jauki! Good morning. Where are you from? Italian. Buongiorno. Entrare, grazie mille. Good morning. Good morning. Yes, please. Thank you. Thank you. Oi. Ja nemaldos, tā ir sirds forma izveidota. Es jau redzu, kad ir daudz ziedi, kas man, protams, patīk. Dažādas krāsas šeit ir. Ir vēl agrs, tāpēc cilvēki šeit ir mazāk. Uzreiz var redzēt, cik ir viss ļoti sakopts. Zālīte zaļa, zaļa. Puķis izcējāts. Došos ar vārtiem iekšā. Šīs puķes es pazīstu, šīs sauc Cinīs, ja nemaldos. Tā pārsvarā es šeit puķes nepazīstu. Šīs arī ir vienkārši burvīgas. Parādīšu jums stolītās. Ciet kādas skaistas krāsas. Man patīk. Daudz krāsu ziediem, kā jūs redzat. Kaut kāda varde sataisīta. Šī gan man nešķiet diezko forša, bet piederās pie lietas. Wow! Ļoti skaisti īstenībā tur ir ezers. Un tādi tie jumtiņi dažādos līmeņos, slāņos ir izveidoti. Es ceru, ka jūs redzējāt. Es jums mēģināšu parādīt tuvāk to visu. Kā tas ir. Tāds saliņas izveidots ir. Redzēt? Skaisti. Pat ūdenī atspulgu jūs redzat. Tie torņi ir
līmeņos. Tie vienmēr. Šeit smuki izstāsta īstenībā no tuvuma, kad skatās tuvumā, tie torņi ir kā cilvēku mati. Es jums parādīšu. Pievilkšu tuvāk, tad jūs varēsiet novērtēt paši arī. Tā, redziet, tie visi ir tādi kā mati. Šķiet, ka es esmu ieradusies ļoti labā laikā, kad viss zied un nav cilvēku daudz. Ļoti interesanti zīmējumi gar sienu iet. Es nezinu, kā tas ir īsti. Man vienkārši uzzīmēti. Ļoti skaisti. Es jums varētu rādīt daudz ziedus. Un katrs ir savādāks. Pilns ar ūdensrozēm, bet galvenais, ka tās ūdensrozes ir tādas maziņi ziediņi. Šeit es pirmo reizi redzu tik maziņi ziediņas ūdensrozēm. Parasti ir tādi lieli, skaisti ziedi, tādi maziņi izceļās starp šo visu ziedēšanu. Šis templis noteikti atšķirās ar visiem pārējiem, kurus es esmu redzējis, ar daudz ziediem, fotogēniskām vietām. Un, protams, ezeru, kas piedod savu. Iesim skatīt, kas atrodas kaut kādu, nezinu, ķirzaku vai dinozauru veidīgu mutē. Tā, pēc maziem pakāpieniem mēs esam kaktusu namiņā. Šeit ir kaktus izrādās. Kāds var atpūsties arī. Un šis ir kaut kāds interesants kaktus, kas zied pat pāri ziediem. Tāds neliels, bet jauki. Un te ir zivis. Cilvēki met uz laimi monētas. Iekšā pat.
Es atrodos Balī botāniskajā dārzā, kas ir lielākais visā salā. Skaisti kaktusiņi, dažādi ziedi. Mazāk tāda oranžērija. Vienmēr, kad es atrodos pie kāda kaktusa, man jāpārbauda, vai viņš ir īsts. Ļoti ērti izstaigājām. Uz riņķēju apaļu veidu. Dažkārt liekas, tas taču nav kaktus, tā ir puķe, bet redziet, cik daudz adatas. Tas ir kaut kāds kaktus. Tas uzzied skaisti. Šis dārzs ir tik liels, kad jāpārvietojās šeit ir ar mašīnu, jo ar kājām būtu pārāk ilgi jāiet no vienas vietas uz otru. Cēliņi visādi mazi, pa kuriem staigāt. Un, vai jums neliekas šī puķe kaut kam līdzīga? Manuprāt, tā ir puķe, ko parasti Ziemassvētkos, uz Ziemassvētku laiku vispār liek uz galda. Bet varbūt es arī jaucu kaut ko. Man vienmēr patīk, kad es aizbraucu uz kādu citu valsti, un tad es redzu kaut kādas atšķirīgas ziedus. Parādīšu jums vienu no iespaidīgākajiem kokiem šai botāniskajā dārzā. Es varu iedomāties, cik tumsā viņš izskatās baisi. Paskatieties, kādas saknes. Es nezinu, kas tas ir par koku, bet es varu viennozīmīgi pateikt, ka tas ir milzīgs un ļoti iespaidīgs. Šeit var redzēt, ka daba ir spēcīgāka nekā cilvēki. Kā viņš izlocījies ir. Kā žņauktu. Jā, kas gan mēs cilvēki esam šai varenajā pasaulē. Starp šādiem kokiem mēs esam kā tādas mazas skudriņas. Šajā botāniskajā dārzā ļoti daudz paši vietējie pikniko, taisa karokes, vienkārši izklaidējās mazas
kafejnīcas. Tagad es došos skatīties rožu dārzu. Tāpat var man arī pārsteigt tagad rožu dārzus, ka iespējams tur nebūs rozes, bet šeit toties redz, kā vietējie atpūšās. Sabraukuši šeit ar zupas katliem pat ir. Taisi maltīti. Ar bumbu. Uzspēlē. Diemžēl nav sezonas un rozes nav. Ir ļoti maz. Šo mieru vienīgi izbojā šīs spēles, ko viņi spēlē. Ļoti daudz augi, kuriem pat nav nejausmas, kāds nosaukums ir. Te jau jāņem grāmata ir, lai izstudētu visu. Tās lapes jau vien ir kā tādi ziedi. Es iešu tagad vienā no Balī instagramīgākajām vietām, kur viss ir turista labām bildēm sataisīts. Došos uz Vīņu ezeru skatu. Tas tīkais, kas tējās. Almote panorāna. Viens ezers. Otrs ezers. Man nav ne jāsmas, bet šeit būtu sikspāņi.
tādā meža ielenkumā, templītis, ezers ar laivām. Tāpēc jau cilvēki arī ar teltīm šeit ir. Viņi vienkārši atpūšās. Laiks apskatīt jaunu vietu, Ziedu dārzu. Es jau redzu, ir dažādas fotografēšanās vietas izveidotas taisni priekš turistiem. Tāda turistu vietiņa. Bet ļoti smuki. Sirdis izveidotas pat ir. Viena arī būs man aiz muguras. Ir lapenītes. Dažādas skulptūras. Ir ļoti jauks tāds parks. Un, starp citu, šodien ir ideāla diena pastaigai, jo laukā nav karsti, ir vējš, kur vienkārši es izbaudu. Ļoti daudz fotogēniskas vietas. Nu, šīs taču ir Ziemassvētku puķes. Vai arī es neko nesaprotu no Ziemassvētkiem, bet šīs ir. Viennozīmīgi es esmu pārliecināta, ka Latvijā tās ir Ziemassvētku laikos domātas. Te vajadzētu smaržot pēc ziediem, bet īstenībā smaržo pēc ēdienu patreiz. Laiks kāpt pa kāpnēm. Pastīties, kas atrodas šeit. Šeit ir ļoti jauks skats no augšas uz leju. Vai redzēt, cik ļoti viss sakopts.
šīs tās lapas, kas citur ir redzams lielas, tādas milzīgas. Ļoti interesanti izskatās. Ļoti laba vieta, lai pastaigātos. Vienkārši izbaudīt. Un kas tad te? Vai tad tie nav mazi kā banāni? Izstāsta kā banāni, bet es šaubos, ka tie ir banāni, jo tas nav banānu koks. Tā ir kaut kādi cauks, kas izstāsta kā mazi banāni. Jo banānu koks tas noteikti nebija.